Es ceru, ka tu ievēroji, ka viss teiktais iepriekšējos video nebija ne kaut kādi izdomājumi, ne kaut kādas fantāzijas. Tie bija reāli fakti. Noteiktas darbības noved pie noteiktiem rezultātiem. Varbūt šie video palīdzēja tev pamosties, un tu ieraudzīji pasauli bez rozā brillēm. Tādu, kāda tā patiesībā ir. Bet varbūt tu jau pirms tam visu ļoti labi saprati un apzinājies, tikai domas tavā galvā nebija vēl tik strukturēts, kā tagad, pēc tam, kad tu esi noklausījies šos video. Jebkurā gadījumā es ticu, ka tu esi gudrs un vērīgs cilvēks, un es ticu, ka tu jau esi sapratis, kā viss ir uzbūvēts. Un nav jēgas meklēt kaut kādu burvju tabletīti, kuri vienā mirklī padarīs tavu dzīvi labāku. Un es ceru, ka tu esi sapratis, ka vienkārši sēdēt un gaidīt pie jūras labāku laiku ir bezjēdzīgi. Un es ceru, ka tu esi sapratis, ka ir pienācis laiks visu izanalizēt un sākt rīkoties. Un rīkoties apzinīgi izvēlētā mērķa virzienā. Ar vārdiem tas ir viegli, bet patiesībā biedējoši. Tas ir kā pieņemts teikt, izeja no komforta zonas. Bet tu padomā, vai tā komforta zona, kurā tu atrodies, patiešām ir komforta? Vai tev ir komforti dzīvot no algas līdz algai un skaitīt visus savus izdevumus? Vai patīk tev katru dienu grozīties šajā karuselī ar bezjēdzīgu laika trūkumu, ar nervozitāti un hronisku miega trūkumu? Vai godīgi? To nevar nosaukt par komforta zonu. Drīzāk tā ir sapņu trūdēšanas zona, atrofēšanās, degradācijas, stagnācijas zona. Daudzi cilvēki tieši tā dzīvo. Pamazām samierinās un pamazām pierod. Ir tāda izplatīta frāze. Nav nekā sliktāk par mazu, bet patstāvīgu un pietiekošu algu. Bet pats briesmīgākais ir tas, ka cilvēki pārstāja attīstīties savā mazajā purvā, tā saucamajā komforta zonā. Viņi pārstāja pat kaut ko gribēt. Viņi dažreiz pieiet pie savas komforta zonas robežām, paskatās aiz tās robežām, tur ierauga savus sapņus, kaut kādu brīdi pamīņājas no vienas kājas uz otru. Nedzīvojām bagāti, nav ko sākt. Un pēc tam atgriežas atpakaļ savā ierastajā dzīvē. Tas taču tik ierasti un droši sēdēt savā ierastajā pasaulē un skatīties uz horizontu. Ai, kas tur tik skaisti lido debesīs? Tie ir tavi mīļotie sapņi. Bļīn, cik skaisti! Un tu nobirdināsi žēlīgu asaru. Un tagad jautājums. Ko tev vajag izdarīt, lai tu sasniegtu sev vēlamo rezultātu? Bet par to mēs runāsim nākamajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu to garām.